Jauno ministru kabineta uztura normu noteikumu ieviešana izglītības iestādēs Madonas pašvaldībā skolu un bērndārzu ēdinātājus nesatrauc. Ar mērķi nodrošināt pilnvērtīgu uzturu bērniem, kas apmeklē izglītības iestādes, jau pirms 6 gadiem Madonas pašvaldība izveidoja tās pakļautībā esošu ēdināšanas dienestu. Šodien Madonas pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte pusdienās zirņu zupa un kakao krēms, brokastīs ēduši auzu pārslu biezputru, bet launagā paredzēti dārziņu salāti. Maltīšu sagatavošana izmantota pārsvarā vietējo ražotāju produkcija, Madonas maize, Lazdonas piena produkti un vietējo zemnieku dārzeņu. Bērndārza medmāsa Aīda Pelsi uzsver, ka neraugoties uz jaunajiem noteikumiem par bērnu ēdināšanu, Saulītes ēdienkartē allaž bijuši dabīgi produkti un lielu atšķirību nesaskata. Es uzskatu, ka mūsu ēdināšanā jaunās normas ir pilnīgi, gandrīz tas pats, kas arī bija iepriekš, jo mēs savā bērnu uzturā arī lietojām attiecīgi tāda paša daudzuma, gan gaļu, gan zivis. Vienīgi skolās lielie bērni noteikti nebūs tik priecīgi par to, ka nedrīkst ēst cīsiņu, tāpēc, ka tas faktiski viņu mīļākais pasūtāmais ēdiens, kas arī viņu naudas maciņiem bija atbilstīgs. Madonas novada pašvaldība ir izveidojusi savu ēdināšanas struktūru vienību, kas ikdienas gatavo pusdienas gan bērnu dārziem, gan pilsētas skolām, kā arī sociālā dienesta zupas virtuvei, kopumā ap 700 porcijām dienā. Ievērojama apjoma dēļ ēdināšanas dienests var uzturēt vecāku maciņam pieņemamas cenas. Bērndārza audzēkņiem jāmaksā 65 centīmi dienā, bet skolēniem 70. Līdz ar jauno noteikumu ieviešanu ēdinātāji strauju cenu kāpumu neparedz. Dārgāk tas nepaliks, vienīgi, ja pāriet uz sūgaļas sardzelēm ar to gaļas daudzumu iekšā, tad tā varētu būt nedaudz dārgākas, jo cīsiņa tad vairs nebūs. Bet, teiksim, gaļa, ja neceļas vispār cena, tad arī bērnu ēdināšanā necelsies cena. Mazajiem ēdājiem cīsiņi garšo labi, taču bērni labprāt ēd arī citus ēdienus. Man ļoti garšo zemenes un frī kartupeļi. Man garšo ļoti saldējums ar ķiršiem. Man garšo cīsiņi. Man mamma dod burkānus, kāpostas un ābolus. Un tev garšo? Man garšo biešu zupa un kāpostu zupa. Mana meitiņa parasti ir paēdusi un garšo. Stāsta, kas ir garšojis. Manai meitiņai vairāk garšo zupas un celdie, un atnāk mājās, saka, ir apmierināta arī ar ēdienu dārziņā. Domājot par to, lai visi skolēni vismaz reizi dienā saņemtu siltu un sabalansētu uzturu, Madonas pašvaldība ir nolēmusi no 1. septembra visās novada skolās ieviest brīvpusdienas. Labu apetīti! Paldies!